Čau visiem! Šodien es esmu ar ļoti īpašu viesi. Introduce yourself. Denis! Piesakojiet Instagramā. Šodien mēs esam kopā, jo mēs filmēsim ļoti interesantu video, kas ir kā festivāla gatavošanās video priekš pozitīvus. Un šis zina to, ka uz pozitīvusu mēs gribam ļoti paēst. Jā, tas ir ļoti svarīgi. Mēs jums šodien parādīsim 3 ļoti vienkāršas receptes, kas tā kā nesabojājas. Jo, ja jūs to ņemsiet līdzi, tad visdrīzāk tā kā saulē var sabojāties, un šajā gadījumā tās nesabojāsies. Mēs šodien gatavosim 3 vienkāršas receptes. Būs salāti burciņām. Tad mēs izmantosim chickpeas, jeb turku zirnīšus un taisīsim grauzdiņus. Un no sweet potato, jeb batāta, jeb salda kartupeļa, batāts viņš arī sauc latviešu. Man šķiet, ka jā. Batāts. No tā mēs kopā taisīsim, cepsim čipšus. Jā, un mums ir vēl kaut kas leduskapī. Ja nekas nesanāks, tad mēs pagatavosim gaļu, un tad jūs redzēsiet. Ja jums interesē, kā mēs ar Evelinu kopā pagatavosim tos vienkāršus, veselīgus un gandrīz veselīgus ēdienus, tad lūdzu skatieties šo video tālāk. Tev ir kaut kāds konkrēts recepts, vai viņš vajag nomīzot? Nē, nevajag, tāpēc. Nevajag? Tāpēc, ka... Tas un tā? Jā, lai nesagrieztos, man šķiet, ka var kaut kā... Labi. Es pat tā pirmais. Jā! Kā tu uzstrauji? Vienkārši. Tikā. Damn! Kad jums ir vairāk šie čipsi, jūs vienkārši paņemat eļļu, uzliejat diezgan daudz virsū, un tad paņemat garšvielas. Man ir lūk šāda kartupeļu garšviela, kā arī čili garšviela. Jau smarža ļoti labi. Sāku. Tā matīti. Gatavoties šim video, es parunājos ar dažādiem uztveres speciālistiem, respektīvi ar vienu, ar tādu Ksenija komentēru. Un viņa teica, ka principā vajadzētu izvairīties no visiem produktiem, kas satur olas. Nu, tie tieši sabojāsies. Jā, tas ir tā skaita majonēze. Pēc mēs arī taisīsim salātu vēlāk, kur nebūs majonēze. Un visu, principā var ņemt visu, galvenais parūpēties par to, lai tas atrastas kaut kādā vēsumā, un jūs varat izmantot pārnēsājums leduskapis. Labi, tas ir diezgan vienkārši recepti. Ļoti vienkārši. Es domāju, arī var izmantot parastas kartupeļus. Jā. Burkānus, nezinu kā. Es esmu skatījusies tā kā bildes, kur tā kā taisa bietes un visu kaut ko tādu. Bet tu esi izpētījis to line-upu? Jā, man ir schedule salikts. Okay. Es noteikti gribu aiziet uz Cigarettes After Sex. Tā ir piekdiena? Piekdiena? Jā, 8. Jā, es apcik tu jau rīt braucu. Ok, cik ātri? Jā, ar ko tu brauc? Es laikam braukšu ar Betiju un Agniju. Jā. Bet viņi par to vēl nezina. Ko mēs daram ar šo? Mēs varēsim vēl atkārtot. Man ir vēl viena panna šeit. Kad tie būs gatavi, tad mēs vienkārši varam ielikt un vēlreiz par īci. Jo mēs gatavojam ēst pozitīvus. Ar chickpeas, jeb turku zirņiem, ir tieši tas pats stāsts. Jums vienkārši tieši tas pats jādara, tā kā tikai ar zirņiem. Un viņi būs tā kā ļoti, ļoti kraukšķīgi, tīpaši, ja jūs tos ilgāk atstājat tajā... Oi, jā? Jā. Tu jau izdomāji, ko tu vilksies pozitīvus? Nē, man nepatīk gatavoties. Man pēdējā laikā ir ļoti vienkārši izvēles process, viss, kas ir tīrs. Principā man ir garderobe vairāk vai mazāk pārdomāta un visas lietas ir savstarpā kombinējums, jeb interchangeable, tāpēc nav problēma. Ok, varbūt kad tu esi ļoti jauns, tev gribas labi izskatīties, vai tu esi vēl meklējums, tev nav otras pusītes, ja īpaši gribas labi izskatīties, dzīvojot Instagram laikmetā, vienmēr gribas labi izskatīties. Tas par mani. Jā,
Bet Instagram var pieteikt tikai ar vienu maiciņu un labs rakurs un viss būs kārtībā. Tas gan vēl Photoshopā uzliekot saldējumu. Jep. Labi, bet mēs turpinām un es tev ļauju, I'll give you the honor. Tik? Šik? Jā, es domāju, būs labi. Garšvielas. Paga, un tā arī tu vajag cepešu krāsnī likt? Jā. Un viņi baigi kraušķi? Jā. Ļoti interesanti. Tu neesi tikai mēģinājis? Nē. Es tev stāstīju, ja sasmalcināt tos, tad sanāk humus. Jā, es zinu. Okay. Viņi par sablenderē vienkārši, un tad es tev iedošu karotīt. Viņas ļoti garšīgi sanāk. Es tā, zini kā, guilty pleasure, kad tu skaties kaut seriālu un tev gribas kaut ko visu laiku ēst, tad šis ir tas, ko var ēst. Kādu seriālu tagad tu skaties? Oi, ko tik es neskatos? Es tagad mēģinu skatīties tikai vienu. Kādu? Un tas ir Adventure Time. Es tikko nesen atklāju, kas pasaka brīnišķīga mūtena. Es esmu One Piece Space Princess, vienkārši izlieku. Jā, es arī esmu One Piece Space Princess. Ok, mēs vēl pastrīdēsimies par to. Es vairāk izskatos pēc One Piece Space Princess. Es arī. Man viņa ļoti patīk. Es neatdošu savu lomu. Jūs varat komentēt sekotāji, kā jums šķiet, kurš ir vairāk One Piece Space Princess. Labi, tad mums ir gatavi jau 2 našķi, vai ir gatavošanas process. Tas, kā jūs redzējat, ir diezgan vienkārši. Tas aizņem reāli praktiski 5 minūtes. Vienīgais, ja mēs nerunātu un nedzertu kaut ko paralēli, tad tas aizņemtu, kā tu saki, 5 minūtes. Mans viens brīdinājums ir izmantojot to, es nezinu, kā viņi sauc, to dicer. Jā. Ļoti uzmanīgi ar pirkstiem. Ak, Dievs, man ir viens cooking, mans pats pirmais cooking, kur es tā kā... Es redzēju. Jā. Es galvenais visiem saku, jūs tā kā esat ļoti uzmanīgi, jūs tā kā esat uzmanīgi, lai nesagrieztu pirksts un pati baļā vien sagriez un vēl 2 reizes. Briesmīgi, bet vajag uzmanīts. Mēs turpinām ar salātiem? Jā. Tātad, man ir 2 burciņas brīnišķīgas, un var nopirkt veikalos šādas te burciņas. Es pieņemu, ka lielākā daļa no jums viņas jau ir mājās. Šādas vienkārši burciņas, kur nenopietni. Man nav tā. Es tev viņus dāvināšu. Paldies. Kur jūs tā kā aizskrūvējat viņus iet, un tad nekas nelīst, nekrīt ārā. Diemžēl es neatradu valāciņus, bet tas nekas. Viens sakot, kā es domāju, mēs apakšā liekam salātus. Tad mēs varam vai nu sagriezt, vai varam negriezt tomātiņus. Tad mozzarella. Mozzarella, starp citu, var izmantot? Var, bet vajag arī domāt par to, lai tas neatrastos tiešais saules staros, un to vajadzētu diezgan ātri apēst. Vispār labāk izvairīties no visiem dzīvnieku izcelsmes produktiem, jo viņi var sabojāties diezgan ātri. Jā. Tu vari, ja tu gribi sagriezt tomātiņus vai mozzarella, tu vari mozzarella. Davēs tomātiņus. Uz pusēm, es domāju, tikai vairāk nemaz nevēju. Tu zini, ko ir tāds stulbs lifehack, es visu laiku redzu to dažādas... Dakšu un tā, ne? Nē. Zini, te video lifehack. Tu uzliec 2 šķīvis. Jā. Mēs varam pamēģināt, vai tas does this thing really work. Kādu man tev vajag šķīvi? Man ir tādi. Davai tādus. Ne? Dēres. Man ir arī vienāds, ja vajag. Nē, es domāju, būs labi. Nē, davai skatu. Pagaidi, mēs vienkārši tagad teoretiski. Šitā? Nu jā, pagaidi, neies, vajag... Tev vajag lielāku nazi saksim ar to. Jā, mums ir... Mums ir viens nazis, tāpēc, ka es pārvācos. Kur tā? Es pārsmu šeit pēdējo dienu iekas. Labi. Vari pamēģini, man pašai interesē. Wow, it actually works! Gandrīz. Es domāju, tur vajag ne tik dziļu vismu. Es domāju, mēs varam vienkārši tā kā salikt un sākam salātus. Tie ir gatavi salāti. Jā, tas ir miks. Miks. Provence salāti. Lakšeri. Luhariem. Ja nebūtu tās mozzarellas, tad ir teoretiski... Bet lūdzu arī burciņi, ja tas nostāvētu saulē, tad slēgta burciņā arī tur varētu viss tas saku.
Bet, lūdzu, vienkārši ēdiet uzreiz. ēdiet uzreiz, Mašīnā, kamēr mazgājiet rokas, tas ir ļoti svarīgi festivālā. Hand sanitizer nopērciet. Obligāti, jo neviens negrib saindēties un pavadīt pēc tam atlikušas dienas slimnīca. Rehabilitācijas centrā. Jā, tagad nedeg kaut kas. Oi, blāvis! Agrios! Brēns, es to neredzu, diemžēl. Jā, paldies. Labi, kā saka. Viņi ir gatavi. Tātad mēs tīri eksperimentāli veidu noskaidrojam, kā nevajadzētu turēt čipšus vairāk par 15 minūtēm. Jā. Un labāk paralēli netaisīt nekādas video. Par vienu atstiņu, kam arī gatavojat salatus, kā pieskatīt jūsu cepšu krastu. Tas ir tāds lifehacks. Jūs zināt, kad jūs kaut ko cepat, jūs arī domājat par to un vērojat visu šo procesu. Jā. Un tā. Pilnīgi kas te palika? Tur ir tā lieta. Brēns, man jānopērko sunscreens. Es pār tā jūtu. Man šis video jāsamontē šodien. Man ir jāsliek visu priekšpozitīvusam. Ok, tie salāti ir gan viss gatavi. Ļoti skaisti, vai ne? Salāti pozitīvus. Cik skaisti. Ja jums gribas apēst tomēr gaļu, un jūs nezināt, kā to gatavot, tad šo es biju nogaršojis vienā pasākumā. Tas ir no Latvijas labumiem burgeru kotlēti. Tā ir ļoti garšīga. Un tad šo mēs varēsim netaisīt burgeru, bet tādu pankūku burgeru, izmantojot jau gatavas pankūkas no kartupeļu pankūkiem. Sorry, vegans and vegetarians. Tātad mums ir gatavi turku zirņi. Jā! Nu, liec iekšā. Vai viņi ir karsti, man šķiet. Pavienai. Jā. 2 hours later. Nu, beidzot, vēl vieniņu. Mēs te pārēdīsimies mažu bišķiņu. Jā. Mums ir gatavas kartupeļu pankūks, meat patties, mums ir gatavi čipsi, mums ir gatavi chickpeas, mums ir gatavi salāti. Vienkārši variācija no visa. Tā kā jūs pozitīvsā nebūsiet, kā to saka? Badā. Badā. Nebūsiet. Tā. Un es vēl esmu atnesis tev salātus no Latvijas labumiem. Kur arī chickpeas. Viņam ir tāda diezgan veselīga, es teiktu. Tur ir chickpeas, siers, mazliet. Tas ir tās salāts, ko vajadzētu uzreiz apēst pa ceļām labāk. Vai nu parūpēties par kaut kādu little fridge. Tātad man ļoti garšoja čipši. Čipsi no batāta, jeb sweet potato. Man garšo arī turku zirņi. Turku zirņi man garšo gan salātos, gan cepta veida. Un gaļa, ko mēs jau apēdām. Bija vienkārši bellissimo. Ļoti garšīgi arī pankūks, bet kartupeļi vienmēr garšo. Man jebkura veida. Ceptie, varīti, bēziena, čipsos. Un salātus mēs varēsim pa ceļam uz salas grību. Tieši tā. Jo mēs dodamies uz pozitīvu. Tātad. Paldies, ka tu aicini man ciemos. Paldies, ka atnāci. Paldies, beidzot.
Un paldies jums visiem skatītājiem par to, ka noskaidroju šo video. Ja jūs braucat uz pozitīvus, rakstiet komentāros un atbildēt uz jautājumiem, ko mēs uzdevām jums visu šī video laikā. Tiešām paldies liels par skatīšanos. Tiksimies manā nākamajā video, kas visdrīzāk jau būs pozitīvs vlogs. Bučas! Čau!